Nu, labdien! Šodien mums ir svētdiena, kad rakstu šo video un mēģināsim nedēļas vidū paskatīties, kas jauns mākslīgā intelekta jomā. Varētu mēs šo rubriku nosaukt svētdienās kā ceļā uz superintelektu. Un sāksim mēs nedaudz teorētiski un sāksim ar diviem visai interesantiem grafikiem. Un šobrīd ekrānā jūs redzat tādu kā grafiku, kur dažādi lielie valodu modeļi tiek salīdzināti, kā viņi spēj atbildēt uz cilvēces pēdējo eksāmenu. Un mēs arī paskatīsimies, kas tas par cilvēks eksāmenu ir. Bet, ja jūs redzat šeit diagrammā, modelis ChatGPT-4o un Claude Sonnet uz šo eksāmenu spēja atbildēt tikai, gandrīz, var teikt, zem 500%. Un pārējie modeļi, kā O1 un DeepSeek, mēs redzam, kā notiek lēciens. Un mēs redzam, ka šis te OpenAI Deep Research, par ko es runāju iepriekšējā video, kas ļauj apkopot milzīgu interneta resursu skaitu un no viņa izveidot pilnvērtīgu pētījumu, mēs redzam, ka šīs grafiks jau spēj atbildēt, nokārtot šo eksāmenu 25% līmenī. Liekas, tie procenti baigi mazi, bet mēs mēģināsim to saprast, kas tas ir par eksāmenu, kuru kārto lielie valodu modeļi un tā īsti nevar nokārtot. Pagaidām mēs redzam, ka šis pēdējais OpenAI ir radījis krietnu izrāvienu šajā jomā. Un es paprasīju chatam GPT, kur es viņam paprasīju, jā, šeit, es viņam paprasīju, kas tas tāds ir Humanity Lux exam un kā viņš pārbauda lielos valodu modeļus. Un ko viņš saka, ka šis te Humanity Lux exam, viņam vēl ir apzīmējums HLE, ir daudz modeļu echelons, kas izstrādās, lai novērtētu lielo valodu modeļu spējas dažādas akadēmiskās jomās. Tas sastāv no 3000 jautājumiem, atverot tādas disciplīnas kā matemātika, humanitārās zinātnes un dabas zinātnes. Jautājumi ir veidoti tā, lai tie būtu viennozīmīgi un viegli pārbaudāmi risinājumi, kurus nevar atrast internetā. Neskatoties uz LLM straujo attīstību, pašreizējie modeļi uzrāda zemu precizitāti un kalibrāciju šajos te uzdevumos, kas norāda uz būtisku atšķirību starp esošajām LLM spējām un cilvēka ekspertu līmeņa slēgta tipa akadēmiskajos jautājumos. Un tad šeit es teicu, ka HLE ir globāla sadarbības iniciatīva, kurā piedalās 1000 ekspertu no vairāk nekā 500 institūcijām 50 valstīs, galvenokārt profesori, pētnieki,
vai maģistra un doktora grāda ieguvēji. Kāpēc es šo visu stāstu? Tāpēc, ka šie nav vienkārši jautājumi, tie ir īpaši sagatavoti, sarežģīti jautājumi, ar kuriem tiek testēti šie modeļi. Tā, kas vēl teikt, jautājumi ir oriģināli, precīzi un nepārprotami izskatās tā, lai modeļi nevarētu paļauties uz atmiņu vai vienkāršām meklēšanas metodēm. Kā ietver gan teksta, gan attēlu jautājumus, kā arī daudzveidīgus formātus, piemēram, izvēles un precīzas atbildes jautājumus. Lūk. Un, jā, kā jūs redzat, man šis ChatGPT ir atbildes sagatavojis no ārzemju resursiem un automātiski viņas iztūkojas. Lūk. Tie ir super sarežģīti jautājumi, ko faktiski mēs varam teikt, kurus ir izstrādājuši zinātnieki, un uz kuriem nevar atbildēt parastie cilvēki bez akadēmiskām zināšanām. Un mēs redzam, ka šis te pēdējais OpenAI radītais OpenAI Deep Research, par kuru runājam, viņš ir piedzīvojis būtisku izrāvienu, ja mēs salīdzinām ar visiem iepriekšējiem valodu modeļiem. Un te ir vēl viens grafiks, ja vēl viena diagramma, kurā mēs mēģinām parādīt, kad mēs sasniegsim šo te inteliģenci, šo te superinteliģenci. Pēc šī grafika domām, ka mēs šo superinteliģenci sasniegsim 2030. gadā. Mums tagad ir kaut kāds gads 25. Jā. Un mēs redzam, ka šeit ir automātiskais mākslīgā intelekta zinātnieks. Viņš jau ir, un mēs jau esam šeit. Un mēs esam, un redziet, ja mēs 22. gadā bijām šeit, tad mēs tagad esam jau šeit. Un šeit ir teiks, ka tā superinteliģence būs 30. gadā. Šis grafiks man liek domāt, ka šo superinteliģenci, lai kas tā būtu, mēs sasniegsim daudz ātrāk. Šīs ir tādas divas diagrammas pārdomām. Un tagad paskatīsimies dažus jaunumus. Vienu resursiņu, ko jums gribēju parādīt, tas ir tāda vietne Hugging Face Co. un Spaces, kas ir arī tāda kā mākslīgā intelekta rīku biblioteka, un mēs varam droši šobrīd teikt, ka šī ir pati lielākā biblioteka, kurā var meklēt pašādos mākslīgā intelekta rīkus. Un mēs tagad paņemsim šo lapu. Šo lapu mēs varam arī bišķiņa notulkot. Un redzam, ko par šo vietni vēl gribu pateikt, ka šajā vietnē, kā autori raksta, ir pieejami ap 700,000 dažādi mākslīgā intelekta rīku. Imagine cipar 700,000. Un šajā vietā parādās ikdienas 2000 jaunu rīku. Un, jā, un varētu pasties,
jautājums, kā tad šie rīki rodās. Visi šie rīki nebūtu nav lielie valodu modeļi, bet uz lielo valodu modeļu bāzes cilvēki rada dažādas programmas. Un šeit redzam, kā mēs varam, piemēram, ja mums ir vajadzīgs ģenerēt attēlu, mēs paņemam attēla ģenerēšanu un mums tiek atrastīti daudz dažādi rīki, kas mums ļauj ģenerēt attēlu. Nu, piemēram, tā, ko mēs šeit redzam, ka ir, piemēram, mākslīgā intelekta komiksu fabrika, ja, varam komiksus veidot, daudz dažāda veida moduļi, DirectX XL, tas, ko izmanto ChatGPT, bet šeit kaut kas ir, šeit var ģenerēt, skatīties, kā apģērbs izskatās un dažādi tā. Un redzam, ka šeit ir veselas 100 lapas ar dažāda veida rīkiem, kas ļauj ģenerēt dažāda veida attēlus. Nu tā, nu pamēģināsim kā tas notiek. Parasti viņu var atvērt šajā pašā vietnē. Nu, piemēram, labi, šeit viņš ļauj dažāda veida. Nu, ierakstīsim kaut kur promptu. Nu, ierakstīsim vētra pasaules okeānā. Pamēģināsim latviski, ko viņš no šī uztaisīs. Paņemsim foto un pamēģināsim šo palaist. Nu, šitas kaut kā mums nepalaidās. Jā, ir arī tā, ka pašreiz šie rīki nedarbojās, pamēģināsim kaut ko pamainīt. Šeit tur ir negatīvo, jā, ir kādās arī, ka kāds no modeļiem nedarbojās. Labi, šo mēs nokopēsim un paskatīsimies kādu citu. Paņemsim nedaudz paiesim atpakaļ un paņemsim kādu citu, nu. Paņemsim, redzam, ka uz rīki ir milzīgs audums. Un mēs mēģināsim vēl vienreiz iekopēt un paskatīsimies, ko mēs varam no šī visa dabūt laukā. Atkal nekā, kāda ir tā, mēģinam vēl vienreiz. Nu, iespējams, ka tāpēc, ka, lai šajā resursā rīki darbotos labāk, viņā vajadzētu reģistrēties. Nu, paņemsim vēl kādu. Nu, protams, kā šie rīki, šos rīkus ir radījuši, nu, dažādi cilvēki, un mēģināsim kaut ko vēl, pamēģināsim vēlreiz, pirmā šo attēlu dabūt, redzam, ka, nu, šeit pamēģināsim kādu attēlu, vai viņš mums taisīs vai nē. Nu, redzam, ka paiet kaut kāds laiciņš, kamēr attēls tiek ģenerēts. Un redzam, ka šeit arī attēlam varam uzreiz gan regulēt izmērus, mainīt dažāda veida parametrus.
Laikam mēs arī uzlikām, kaut kādu attēlu mums tur izveidot. Mēs uzlikām ļoti lielu kvalitāti. Tas nozīmē, ka viņš attēlu taisīs mazliet ilgāk. Nekās paskatīsimies un cerēsim, ka būs vērts gaidīt. Kamēr viņš mums to attēlu ģenerē, look, šāds te have a happy day, ļoti skaistu bildi ar skaistu attēlu. Mēs varam viņam arī mēģināt mūsējo ievadīt un uztaisīsim visu mazāku kvalitāti un pamēģināsim, vai šis konkrētais spēj latviski mums bildi izveidot. Nu, latviski viņš nepārāk saprata, jo, šis īsti pēc pasaules okeāna neizskatās, bet, bildīte jebkurā gadījumā ir skaista. Bet, kāpēc vāru šo rīki? Šajā rīkā jūs jau varat skaidri redzēt, ko spēj šie mākslīgā intelekta jautājumi. Ja jūs paņemsiet video ģenerēšana un redzam, ka ir jau ļoti daudz rīki, kas spēj mums no teksta veidot video, no video noņemt fonus un ļoti daudz dažādi rīki darbam ar video. Domāju, ka mēs kādā no nākamajām reizēm paņemsim kādu rīku darbam ar video un papētīsim. Un redzēsim, ka šeit ir rīki, teksta ģenerēšanai, tulkošanai, balss sintēzei, 3D modeļiem, objektu atrašana, attēlos teksta analīze, attēlu labošana, datorkoda ģenerēšana, jautājumi, datu vizualizācijā, kas mums šeit ir vēl, teksta ieguve no attēla, izmēra maiņa vai kaut kas tā, dokumentu analīze un milzīgi daudz dažāda veida rīku, tā skaitā mūzika ģenerēšana, attēli darbam ar medicīniskiem attēliem, finansu analīzu, spēles. Kas tik jūs, es domāju, ka pēc šie jūs varat gūt, steigās atpazīšana un datu izveide un daudz dažādi rīki. Katrā ziņā šī ir laikam šobrīd lielākā mākslīgā intelekta rīku bibliotēka, kurā jūs varat ielūkoties. Un te vēl parādīšu vienu interesantu lietiņu. Tā kā es jums pagājušajā reizē stāstīju par DeepSeek, kas bija ķīniešu modelis. Ķīniešu modelis DeepSeek nav, tā teikt, vienīgais ķīniešu brīnums. Ir vēl viens čata modelis, Quelm.ai, visi resursi, kas minēti šajā video, būs atrodami YouTube zem šī video apraksta. Un šajā te Quelm chatā
ir visas tās pašas iespējas, kas jau parasti ir skatos, bet viņi arī šeit uzreiz ļauj veidot video. Un, piemēram, šeit es viņam ierakstīju latviski video kaķis ķer taustiņus. Un ko tad viņš tauriņus, bet šitie laikam, bet tie nav tauriņi, tie tādi kaķi ķer krūziņus. Visticamāk, gan attēlu, gan video ģeneratorim viņiem vēl ar vien ir problēmas saprast latviešu valodu. Savukārt, te es viņam paprasīju angliski, kā robots skolotājs staigā pa klasi, un viņš man arī uztaisīja tādu nelielu video. Un diezgan interesanti, paskatīsimies viņu. Un tas ļoti, reāls šitādi te skolotāji iespējams nākotnē nāk pie skolēniem. Jautājums, ko darīs īstie skolotāji. Redzam, ka viņam arī šeit ir gan attēlu veidošana, pie kam veidojot video es jau sākumā varu pateikt, kāda formāta video. Viņš šo video taisa kādas 5-6 minūtes. Jūs variet uzrakstīt kādu veidu video jūs vēlaties, un kā mēs redzam šeit, labāk šos video aprakstus ir rakstīt angliski, jo, tā kā ķīniešu modelis, un ķīnietis diez vai ļoti labi zina latviešu valodu, tad viņam tauriņi kaķi. Tā vietā, lai ķertu tauriņus, viņš ķēra krūzītes. Labi. Kaut kas jau uz to pusi ir, vai ne? Tad vēl atceries, ka es jums stāstīju tādu rīku kā Chat Mistral, kas ir vienīgais lielais valodu modelis, kas ir radīts Ķīnā, un konkrēti viņš ir radīts Francijā. Viņš ir arī atvērtā koda modelis, kas nozīmē, ka viss ir pieejams bez maksas. Un viņš burtiski pagājušajā nedēļā ir piedzīvojis vairākus atjauninājumus. Redzam, ka viņā var minot klāt dokumentus, var meklēt internetā, ir krietni uzlabojies teksta labošanas rīks. To es nedaudz parādīšu. Stāstīju jau, ka varam meklēt internetā un varam ģenerēt pilnīgi bez nekāda ierobežojuma attēlus, kā arī varam palaist kodu. Pie kam tagad šis kods izskatās ar to, ka viņš ļoti ātri sniedz atbildes. Pajautāsim viņam, kas ir lielais valodu modelis. Modelis. Redzēt, cik viņš ātri dod atbildi. Jāsaka gan, ka nē, viņš bija ātrāks, tagad viņš nav tik ātrs, bet atbildi viņš iedeva. Paturēsimies vēl. Patlieksim viņam šo te, ieliksim šo te Canvas modeli, un arī šo, un sagatavo
mācību materiālu par datu tipiem. Datu tipiem programmēšanā. Un pateiksim, lai viņš izmanto Canvas. Ko viņam vajag pateikt? Izmanto Canvas režīmu. Un skatāmies. Viņš man pasaka, kādā formātā. Labi, palūksim viņam prezentāciju. Prezentācija. Ok, palūksim viņam prezentācijas formā. Un šitādi te viņš uztaisa šo visu kā prezentācijas formātu. Un paskatīsimies, redziet, viņš man faktiski uztaisīja gatavu prezentāciju, kur es varu palaist pa visu ekrānu un tā nejauc. Tā, palaidīsim viņu vēlreiz. Jā, šeit. Un varu vienkārši staigāt un skatīties šo mācību materiālu kā prezentāciju. Šādā veidā viņš māk viņu to sagatavot. Plus, tā, paņemsim viņā iekšā vēl, te pie labošanas parādījās tāda podziņa, kura ļauj uzlabot, pievienot komentārus, optimizēt, labot kaut kādas kļūdas un šo prezentāciju uztaisīt dažādās programmēšanas valodās. Bet mēs viņam vēl paprasīsim bišķiņ savādāk. Tagad kā dokumentu. Patīkmies. Un šajā gadījumā šis dokuments jau tiek atvērts kā dokuments un redzam, kā viņš veido mums mācību materiālu par datu formātiem. Un tagad, ja mēs viņam esam pateikuši, ka mēs gribam šo kā dokumentu formātu, tad tagad mums te apakšā ir tāda kā zvaigznīte, un redzam, ka šeit vēl parādās papildus iespējas. Mēs varam šo rakstu uzreiz tulkot, un dažādām valodām varam izvēlēties pielāgot šo rakstu, ko viņš ir uzrakstījuši dažām auditorijām, piemēram, draugam, mums vajag skolotājiem. Mēs gribam, lai viņš šo rakstu sagatavo priekš skolotāja, un viņš jau šo rakstu taisa jau daudz akadēmiskāk. Šo pašu rakstu mums pāraksta. Jā. Lūk. Tā kā jā, šis ir pilnībā bez maksas, un tas ir
Eiropā atzīst ar šo mākslīgā intelekta chatbotu noteikti vajag paspēlēties. Tā, ejam uz priekšu. Nākamā lietiņa, kas mums ir. Droši vien, ka jums esmu rādījis tādu lietiņu kā Google AI Studio, kur ir pieejami kauzi dažādu, Google ir uztaisījis kauzi dažādu sīku. Tikām Google pagājušajā nedēļā izlaida jauno modeli Gemini 2.0. Patiesībā šīm modelim ir vairākas versijas, ir Gemini 2.0 Flash, kas ir arī pieejams parastajā Gemini Flash Lite, un ja godīgi vēl tā pilnībā tieši kurš modelis kam vairāk cerīgs, vēl neesmu ticis skaidrībā. Droši vien, ka kādā no nākamajām reizēm pastāstīšu vairāk, bet ir viena interesanta funkcija, kas arī pilnīgi visiem pieejama bez maksas, un kas varētu mainīt veidu, kā mēs apgūstam lietas internetā. Ir šis ir tāds režīms Stream Realtime, kurā mēs varam runāt ar Gemini, mēs varam viņam parādīt savu kameru, bet mēs varam viņam arī kopīgot ar viņu savu ekrānu. Un pieņemsim, parādīsim viņam kādu logu. Vai jūs domājat, kādu logu es redzu? Jā, es gribu, lai tu pastāsti, ko tu tagad redzi ekrānā. Es redzu logu. Es gribu, lai tu vairāk pastāsti par šiem te moduļiem jaunākajiem. Es tagad neesmu pārliecināts, ka jūs dzirdējāt to, ko viņš teica, bet viņš reāli runāja. Tā, es mēģināšu kaut kur varētu ieslēgt šo te režīmu, mazu mirklīti. Tā, mazu mirklīti. Jā, tu vari aprakstīt šos modeļus. Tā, man kaut kas pats. Nē, viss kārtībā. Pietiks. Jā, es nezinu, iespējams, ka jūs nedzirdējāt, bet es viņam reāli varu uzdot jautājumus, un viņš var reāli atbildēt uz tiem. Tā, man kaut kas ir tagad pazudis, un es kaut ko nevaru atrast. Bet labi. Respektīvi, jā, es tagad mēģināšu viņam tā. Kur man tagad palika? Mazu mirklīti. Bišķi.
Tā, nu labi, pagaidām mums tur bišķi nojuka, bet labi, mēs varam doties tālāk. Jā, nu, respektīvi, jūs varat šo te pamēģināt, ja jūs šeit labajā pusītē paņemiet ģemenī 2 flash un varat viņam parādīt savu ekrānu un uzdot jautājumu par jebkuru logu. Tā, kas mums vēl? Ko es vēl gribēju? Jā, parādi. Jā. Varbūt, ka jūs atceraties, ka es minēju vēl tādu rīku kā OpenAI operatoru, kas ļauj kaut kādas lietas mums paveikt automātiski. Nu, jā, nu šis te OpenAI operators, protams, ir pieejams par maksu, un kā jau es jums iepriekšējā reizē stāstīju, šis te OpenAI operatora modelis, šī te pati krūtākā versija maksā $200 mēnesī, taču jau ir dažas alternatīvas, kas ļauj mums līdzīgus rīkus kā operators izmanto pilnīgi bez maksas. Un šeit ir viens no rīkiem, kurš ir ar zem adresītes proxy konvergence.ai. Arī šī adresīte būs zem šī video. Un, proti, kā šis rīks darbojas, mēģināšu jums parādīt. Paņemsim jaunu rīku un faktiski mēs varam paprasīsim viņam, lai viņš mums apkopo Latvijas sporta notikumus šodien. Ok, un es tagad viņam paprasīšu, lai viņš man apkopo svarīgākos sporta notikumus šodien. Un šo jau var saukt tādu kā mākslīgā intelekta aģentu, un mēs paskatīsimies, ko šis rīks dara. Šis rīks pats automātiski ies uz Google, meklēs lapas, skatīsies rezultātus un pašās beigās mums iedos rezultātu. Šis ir piemērs tam, ka faktiski jau šodien darbojās šie te mākslīgā intelekta aģenti. Un jā, jūs redzat, ka viņš atvēra Google, ierakstīja sporta notikumu, vēra vaļā lapas, viņš visu šo informāciju, kas lapās iekšā ir, viņš lasa. Un šī rīka nosaukums ir konvergence. Un redzam, ka tiek vērtas vaļā lapas un informācija tiek apkopota. Redziet, ka es neko nedaru, dators visu dara pilnīgi pats, un pēc laika viņš mums iedos gatavu atbildi. Šis ir tāds reāls piemērs, kā nākotnē darbosies aģenti. Un, ja runājam par mākslīgā intelekta aģentiem, parādīšu vēl vienu piemēru, kamēr viņš šeit mums taisa sporta apkopojumu.
mēs iesim chatā GPT, tātad šajā pašā. Un šis gan arī ir pieejams maksas režīmā par 20 eiro mēnesī, bet cerams, ka tuvākā laikā tas būs pieejams pilnīgi visiem. Un šeit ir tāds rīks kā uzdevumi beta. Un ko šis rīks dara? Viņš man katru dienu 9 no rīta izveido mākslīgā intelekta ziņu apskatu. Kā viņš ir izveidots? Es viņam esmu pateicis, ka lai viņš man izstāsta pēdējās mākslīgā intelekta ziņas no dažādiem ziņu resursiem, un to visu iztulko latviski. Šeit es viņam varu pateikt, vai viņš to taisīs katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi, vai nezinu, katru stundu, vai kaut kā savādāk. Un viņš man katru dienu gatavo šos te apkopojumus. Es no rīta, kad pamožos, tad man parādīšu, kāds izskatās. Man katru dienu ir sagatavots tāds mākslīgā intelekta notikumu apskats, kuru es varu katru rītu izlasīt, un apkopojumam lejā ir arī visi avoti, no kurienes viņš šo informāciju ir ņēmis, un ja man kāda tēma interesē sīkāk, es viņu varu attiecīgo lapu atvērt. Tagad paskatīsimies, redzam, ka mūsu aģents ir beidzis un ir mums iedevis galveno sporta notikumu apkopojumu. Pie kā mēs varam, ja nemaldos, mēs varam arī apskatīt visu šo procesu, kā viņš ir meklējis, ja es nemaldos. Nē, es kaut ko viņam varu, es viņam arī šeit varu, es viņam varu arī šeit pilnīgi bez maksas pateikt, lai viņš man šāda veida apkopojumu veids katru dienu noteiktā laikā, un varu viņam piešķirt nosaukumu. Tā, un ko es šeit vēl varu redzēt? Tā, paskatīsimies nedaudz, ko mēs šeit vēl varam redzēt. Tā. Vai es varu katru to soli redzēt? Tā, paskatīsimies. Es varu atkārtot sesiju, bet atņemšu viņu taisīt visu jaunu. Labi, šis būs tāds pirmais iknedēļas mākslīgās ziņu apkopojums brīvā formā. Varbūt kaut kur drusku nogāja greizi, bet centīsimies šādu apkopojumu veidot reizi nedēļā. Varbūt kādā reizē mēģināšu pieaicināt vēl kādu. Un, ja būs kaut kādi jaunumi, tad mēs noteikti arī nedēļas laikā kāda video vēl joprojām uztaisīs. Tā kā šodien
Paldies par uzmanību. Jautājumus varat droši rakstīt komentāros. Tēmas, kas jūs interesē, arī varat rakstīt komentāros.